likās, ka man piekaus, ka viņi stītīja stiprāk un viņa daudz. Un puikas sit ļoti stipri. Pamatskolā bija daudzāmais maiss. Resns, labi mācījos. Es biju viens, kas bāda. Es pat esmu uzdevis jautājumus, kādai pat mani tā izturēt. Atbildi bija vienkārši nebija atbildes. Nevarēja izšķirties, kurš būs pirmais, kas citīs un kas sāks vispār to lietu. Un tad bija tā, kad es arī neatceros, kurš to izdomāja, kad tiks vilkts sērkociņi un viens sērkociņš nolās. Un tam, kam būs tas nolāstais sērkociņš, tam pirmajam arī būs jāiet klāt un jāsāk, pirmajam jāsaka. Katru dienu, katrā skolā, kāds bērns saskaras ar vienaudžu vardarbību. Sitieni, lamas, izsmieklis un atgrūšana ir šo bērnu ikdiena. Bailes un bezcerība ir viņu vienīgie draugi. Šie bērni jūtas vientuļi un savā nelaimē izolēti. Ja arī tu pazīsti šo sajūtu, neklusē. Vardarbība nav norma. Ar to nedrīkst samierināties. Pirmais ierocis cīņā pret vardarbību ir atklāta saruna. Runā par to. Kā izpaužas vardarbība skolās? Apcelšana un kaitināšana sākas jau smilšu kastē. Vienaudžu izsmieklam un pārdarījumiem visvairāk ir pakļauti tie bērni, kuri ar kaut ko atšķiras. Taču terorizēšanas iemesli var būt visdažādākie. Šās mazajās klasītēs bērni vienmēr atrod kādu apceļamo. Un man tas ir manā dzimtā, no mana uzvārda ir atkarīgs, jā. Tas bija tas apceļamais bērns. Un, godīgi sakot, man līdz kaut kādai 6. 7. klasē pat ļoti negribējās iet uz skolu tikai to attiecību dēļ. Un es biju tāds, varbūt, diezgan klusa, un es nemācīju aizstāvēties. Es nemācīju atsist pretī, un es to visu tā kā pieņēmu, tur vēl visiem par prieku publiski pāris reizes apraudājos. Un tad es tā aizgāju. Tas diezgan spēcīgi iespaidoja manas sekmes, kas jau arī, redzi, tevi sāka apcelt. Tev pirmkārt jau tu skolā vairs nevar normāli klausīties, jo tu gaidi, ka tev kāds iesviedīs kaut ko pausi vai atsūtīs kaut kādu riebīgu zīmīti vai iespļaus tev matos, un tu jau vairs nevar nokoncentrēties. Visi vecāko klašu skolnieki, kam nebija slinkums, man varēja mierīgi kādā stūrī mazliet ieklapēt. Un es toreiz jau biju pacifists, es nevarēju iesist otram cilvēkam, un es līdz šai dienai arī to projām neesmu iemācījies. Kā tas ir iesist otram cilvēkam kaut vai pa seju vai kurienes, man liekas absolūti atbaidoši un nepieņemam. Ja tu atbildi uz viņu agresiju vai fizisku vai kādu citu, tad tas jau arī viņu mērķis, bet ja tu viņus ignorē, viņi paliek vāji tajā brīdī, jo viņi nav sevi piepildījuši tādā veidā. Labākais veids, kā tam tikt pāri, ir kļūt tāds vārds krutākiem par viņiem. Un to ir viegli izdarīt. Vienkārši jāsāk ticēt sev un jāsāk taisīt kaut kādas lietas dzīvē augšā. Bet es atradu veidu, kā to cīnīties. Vienkārši tas ir, tas jau ir to arī citiem veidiem, nevis tikai iemācīties tagad kaut kādas nebūt judo priekšmets vai vēl kaut tam līdzīgi un iet, tad visiem sadot pa pūrnu, bet atrast veidu, kā paši spausties un kā kļūt pārākam par tiem cilvēkiem. Tā es sāku spēlēt ģitāru, sāku dziedāt. Es jūtos ļoti briesmīgi. Es biju tā, ka es uz to skolu negribēju iet. Man bija tā, es gāju vienkārši tāpēc, ka es biju tāda ļoti apzinīga meitene, es klausīju vecākiem. Tikai tāpēc es pa dienu kaut kur neaizklīdu vispār citur. Bet tas, ka es gāju uz to skolu, tā ka pilnīgi mājās pirms tam stundu bimbājot, un tas, ka iesēdos tramvajā un jau sāku dziļi elpot pirms iešanas iekšā skolā. Ļoti vientuļi es biju skolā, tāpēc es saku, es arī skrēju prom no tās skolas. No ņirgāšanās pēdējo pāris mēnešu laikā cietuši 48% skolēnu.
Kādreiz es nejūtos īpaši droši, bet kādreiz, biežāk es jūtos droši, bet kādreiz, piemēram, kad kāds puisis, kurš ir, diezgan liels tāds kauslis, ja, un viņš ir kaut kādā sliktā noskaņojumā, un kādam ir, kādam jau ir trauma, tad es tā kā uztraucos, kad viņš varētu vēl mani arī traumēt. Kādreiz pat ir no kaut kāda viena vārda, kad tur nosauc par kaut kādu stulbenu vai kaut kā tā, un tad uzreiz sāk kauties. Ja mums tādi ir bērni, kas tik daudz sit un spērka skolotāji, par vienu tādu var arī ielikt piezīmi par to. Tādiem kaušļiem tā piezīme, viņiem vienalga par to ir. Daudz jau klasē arī priecājas par taisas sacensības, tā kā kuram vairāk piezīmju. Vārdarbība nav tikai sitieni, spērieni un grūstīšanās. Tikpat nosodām ir apsaukāšanās, ņirgāšanās, aprunāšana un izstumšana. Vārdi sāp tikpat spēcīgi kā sitieni. Gan fiziskā, gan emocionālā vardarbība nav pieļaujama. Parasti jau ir tā morālā vardarbība vairāk nekā tā fiziskā, kad pasaka kaut ko tādu aizskarošu. Tas ir kā pierasta lieta jau tā ir. Skolā katru dienu man šeit sanāk, ka to saskarties. Es zinu, ka arī mūsu skolā ir tādi, kas jau pamatskolas laikos tika tā kā nedaudz izzobot un apcelt, un vēl šobrīd 12. klasē, jo, varbūt tās ne viņiem tieši acīs, bet aiz muguras noteikti pa viņiem zobojās un smējās. Nepatīkami ir, es katrā ziņā negribētu būt viņu vietā. Latvijā ņirgāšanās skolēnu vidū ir ļoti izplatīta. Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja pētījumā salīdzinātas 35 valstis. Latvija ņirgāšanās izplatībā ierindojas pirmajā trīniekā. Es esmu ļoti īstu laiciņu sevi izjutusi, kā ir, ka tevi apceļ, ka tev nepieņem. Tas bija pietiekoši grūti. Es ļoti nomācu. Tā ir mājās, bet tu ne par ko citu nespēji domāt. Tu domā tikai par to, kāpēc tevi apceļ un ko tādu viņiem izdarīja, kāpēc tu nepatīc. Katru dienu ikdienā. Es domāju, ka vienkārši vairs cilvēks nepamana, ka pret viņu izturās vārdarbīgi un ka viņš izturās vārdarbīgi. Tas jau kaut kāda pašsaprotama lieta. Es neuzskatu, ka tas ir tādos lielos daudzumos, bet tā vārdarbība viņa jau tiek uzsverta kā normālība. Par vienaudžu vardarbības upuri var kļūt ik viens. Tievie un resnie, garie un īsie, blondie un rudie, nesekmīgie un teicamnieki, briļainie un klusie. Tātad izsmiekla iemeslu var atrast ikvienā no mums. Tomēr apcelšanas cēlonis bieži neslēpjas upurī, bet gan varmākas personībā. Kas dara pāri citiem? Eju kaut pa gaiteni, vienam iesit, otram iesit, bija tā. Bija, ka mēs organizējām, teiksim, lai būtu iemesls izdarīt to, lai iekaustītu kādu. Tur, vienkārši vajadzēja kādu apcelt. Kaut kas tāds, ka vajadzēja to darīt. Es esmu par to domājis tagad. Man nav izskaidrojuma, kāpēc es to darīju. Es kā izdomāju domas, kāpēc tā varēja būt, bet kāpēc es to darīju. Tā īpaši nevar pateikt. Droši vien, lai uzturētos kaut kādā cilvēku lokā. Nezinu. Varbūt, lai mani neapceļ. Nezinu. Un arī, kaut kādā ziņā arī bija tas vairāk tīri, jautrības pēc arī, tā arī laikam. Lai varētu pasmieties, kad mums bija, teiksim, laba ģimene, tur bija tēvs, māte, brālis, māsa, un viss bija labi, bet, pēc tam kaut kā es atskāru, kad it kā tas bija tā, no malas skatoties labi. It kā bija arī labi, bet, kaut kādas bija lietas, kas nebija labi, laikam. Es biju vecākais, dēls, un arī pirmdzimtais, un ka man vairāk varbūt atļāva. Ka man nebija varbūt tik stingra tā audzināšana. Lutināja, tur, teiksim, nebāra, tur. Es domāju, ka tas varētu būt, tas mans mazuma komplekss. Man 1,76 m, it kā neesmu tāds garš. Bija viens baigi garējs atkal, arodenē.
Es nevarēju atturēties no kārdinājuma, viņa bāz tajā skaita kastē iekšā. Man likās baigi jautri. Principā es viņu it kā apbižoju, ja, bet tas nebija ļauni. Ja. Man principā es nekad neko nedaru ļauni. Kaut kā tā sanāk. Tad, kad tev tas labais garstāvoklis ir un daudz kas liekas ļoti smieklīgi, tad pilnīgi skaidrs zini, ka tas beigsies ar kaut ko sliktu. Jo tu vienkārši, tu skraidi, tu kaut ko dari, tu esi tik ļoti enerģisks un, kaut kur vienā brīdī kaut kam ir jāplīst. Mēs jau arī tur, mums arī klasē, vienkārši dažreiz vienkārši gribas ierēkt, un tad visi vienkārši vienot pret to vienu cilvēku. Gan rīzē. Jautrības pēc vienkārši, pāri jau vienkārši, negribās jau tā automātiski nodarīt, ja, ka man nepatīks, viņi tur nosist, nogalināt, salauzt kaut ko. Vienkārši, uzdzen vienkārši smieklis, ja, jautrība, ja. Vienkārši gribas vienkārši pasmieties tā kārtīgi, ja, pabakstīt kaut ko tur. Paradoksāli, taču bieži citiem dara pāri tie, kuri zina, kā ir tad, kad sāp. Viņi paši saskārušies ar pārdarījumiem. Bailēs atkal nonākt upura lomā, viņi dara pāri citiem. Neviens nepiedzimst ļauns un šausmīgi vardarbīgs. Un tas tā kā veidojas dzīves laikā tomēr. Ja? Un tad ir jāskatās uz to, kāpēc? Kāpēc tas bērns ir tik dusmīgs, kāpēc viņš ir tik vardarbīgs, ja? Un varbūt ko tur varētu palīdzēt. Un bieži vien, tad, kā jau es teicu, varbūt tas pats bērns ir piedzīvojis vardarbību, bet ne jau arī tikai tādā tiešā veidā, ja, ka viņš ir sists un lamāts. Ja. Varbūt, ka tā ir vienkārši nevērīga izturēšanās. Ja. Varbūt, ka viņš ir vienkārši atstāts novārtā. Prāts un emocijas ir vienlīdz svarīgi, tas veido cilvēku. Ar emocijām ir jāstrādā patiešām. Droši vien tas arī tas mūsdienu nevērīgums, tas skrienošais laika gars arī, ka mēs paskrienam garām tā emocionālajai audzināšanai, ka mums ir svarīgāk bērnam iemācīt matemātiku, fiziku, un bērna dvēsele tiek atstāta novārtā, mēs to viņam nemācam. Un tad arī notiek vārdarbība. Tad cilvēkiem ir viena alga, viņi dara viens otram pāri, viņi izsmēja, apsaukājas, viņi nejūt, ka viņi otram dara pāri. Bieži šiem bērniem ir vajadzība dominēt. Nespējot iekarot līdera pozīcijas citādi, viņi izmanto agresiju. Fiziskā un emocionālā vardarbība ir sastopama gan lauku, gan pilsētu skolās. Tā var būt tik vienā kolektīvā, klasē, pulciņā vai komandā. Vienmēr būs kāds cilvēks, kas savā ziņā, kuram būs saucamais mazā Napoleona sindroms, kurš mēģinās parādīt sev pārāku par citiem, izmantojot fizisku spēku, izmantojot vardarbību. Tādi cilvēki vienmēr ir, kuriem varbūt skauž cita panākuma, cita dzīve kā tāda. Viņš vienkārši cenšas viņu nolīdzināt līdz ar zemi, parādot to, ka viņš ir fiziski pārāks. Tas arī bērniem var pateikt, ka skolā ļoti bieži tie vienaudži, kas tevi klapē vai izņirgā vai apsmej, paši ir ārkārtīgi liela kompleksa māku cilvēki, kuriem ir problēmas dzīvē un kuri neprot savādāk paši izpausties, kuriem nav nekādu talantu. Un tas ir veids, kā viņi paši izpaužās. Viņi apceļ citus, un tā viņi jūtas pārāk tajā brīdī. Kā jūtas upuris? Parādījās vārdarbība, kurai motivācija ļoti bieži bija. Tevi slavē skolotāji, tev liek labas atzīmes, tāpēc mums ir tiesības tevi iekaustīt, neuzņemt, nepieņemt, tāpēc, ka tu esi savādāks nekā mēs. 4. klasē jau tādi jau nāca pavisam nesmu gājieni, kad tika lasīti bari, pa 5-6 zēni, kuri vienkārši novaktēja tevi tādā stūrītī, kur to skolotāju nav, garderoba, teiksim, ja, pie skolas, ja, un vienkārši tevi piesita. Un, kad tev ir 5-6, tad vainīgo nav. Tā arī viņam bija smaga cīņa. Un man bija tas pats, ka es atnācu 1. klasītē parasti pakaļ bērnam. Tad man bija tā, kas bija šodien. Un bija smagi redzēt, ka citreiz tavs bērns bija netīrs, izvārtīts. Mēģināju sauzināt, kaut kā viņu tur aptīrīt. Tādās viņš bija vazāts pa galmu. Bars viņu vilcis pa zemi sitis. Kamēr to ieraudzīs kāds no skolotājiem. Sākās problēmas tieši, kā jūs teicāt, psiholoģiskas problēmas. Viņš ļoti slikti naktīs gulēja, viņš pa naktīm kliedza. Viņš kliedza tā, ka
Es bieži nedomāju, ko kaimiņi domā, jo viņš varēja nakts vidū sāk lekt kājās un skriet un kliegt pilnā kaklā. Mēs ar tēti parasti lecām un viņu grābām un centamies nomierināt. Un tad viņš vienmēr redzējis kaut kāds murgus, kuros parasti bija kaut kāda vardarbība vērsta pret viņu. Un tur tas turpinājās diezgan regulāri. Man, protams, kā mātei, tas sāpēja, ka es redzēju, ka mans bērns mainās. Man bija skumji atzīt, ka viņa tā skola, vai teiksim, tā sabiedrības skolā, kurā viņš bija, viņu salauza. Jā, viņš kļuva par vienu no viņiem, viņš salauza sevi. Viņš izsvītroja to, kāds viņš bija. Viņš kļuva no pieauguša nopietna puiša ar citu dzīves skatījumu, tādu, kāda ir pārējie, par viegliprātīgu, tādu, man vispār nekas nekrat, un viņš kļuva viens no savējiem. Viņu uzņēma, un viņš samaksāja par to, protams, augstu cenu. Pēc ka es biju viens pret bāru. Kā var nebūt depresīvs cilvēks, ja viņš katru dienu saskarās ar to, ka viņš neko nevar padarīt? Bet savā ziņā man arī bija šausmīgs niknums pilnīgi pa visu. Pēc ka es nevarēju neko iesākt. Es pat biju mēģinājis to kārtot ar skolas administrāciju, nekas nesanāca. Viņi nereaģē nekādā veidā? Principā varētu teikt to, ka viņi centās nereaģēt. Viņi lika man saprast to, ka pašam jānokārto savas problēmas, ka viņus tas neinteresē. Jo 6., 7., 8. klase, arī tā pati 9. Ja visu šo laiku cilvēks tiek represēti savā veidā, tad viņam vienkārši ar laiku zūd pašapziņa. Viņš vairāk nespēja nokārtot pilnīgi neko. Tu arī jūti, ka tavu pašapziņa sadragā? Jā, es jūtu, ka man pašapziņa sadragā diezgan pamatīgi. Es sāku mācīties sliktāk, es nezinu, tas notika pats no sevis. Es sāku mācīties sliktāk, man uzvedība pasliktinājās. Jo es vairāk nevēlējos radīt situāciju tādu, lai pa maniem ņirgētos un tā tālāk. Principā ar šo depresijas tiku galā pats. Es atradu savu jaunus draugus. Kas principā, kas pret maniem izturējās tā kā pret cilvēku. Kā pret savu vienlīdzīgu, nevis kā pret tādu, pret kuru citi izturās slikti. To laiku atcerēšos visu mūžu, un pat ļoti labi. Pēc ka katru dienu notika kaut kas tāds, kas principā nebija izskaidrojami vispār. Nebija iespējams saukt notikumus ķēdītē. Nē, piedot es viņiem nespēšu nekad. Bet, saprast, es viņus esmu pat savā ziņā sapratis. Bet ar saprašanu vien nepietiek, lai piedot. Ilgstošu vardarbību no savu skolas biedru puses izjutuši 16,6% skolēnu. Tā schēma ir tāda, ka viņu visu laiku, piemēram, apsmēja. Pat nesit, ja viņu vienkārši visu laiku apsmēja. Tas bērns jūtās visu laiku diskomfortā, ja? Viņam nav prieka iet uz skolu. Ja? Un, viņš dzīvo ar šo te, ja? Un pēc tam pienāk viens brīdis, ka viņš saslimst, viņš sāk slimot. Šādiem bērniem pazeminās pašvērtējums. Viņi var ierauties sevī, kļūt depresīvi, nomākti. Caur to arī viņam varbūt pazeminās skolā mācību sekmes,